Mēs turpinām tēmu dzīvot ar pārpilnību. Ja? Tā ir otrā tēma šodien no sērijas. Ja? Dzīvot ar pārpilnību. Tāda priecīga devēja 10 atziņas. Pirmais, ļoti svarīga atziņa. Dievs ir visa īpašnieks. Tev jāsaprot, ka Dievam pieder viss. Sātanam nekas nepieder. Viņam pieder meli, un ja viņš arī kādam kaut ko iedod, tad pēc tam viņš paņems ļoti liels procentus. 100 punkti. Ir šodien cilvēki, kuri pārdevuši savu dvēseli sātanam, konkrēts ir līgums bijis. Uz veiksmi, uz panākumiem. Un tam cilvēkam sāk iet biznes. Viņš priekš biznesa, viņš aizgājis pie zīlētājiem, vēl pie kaut kā, lai viņam tur kaut ko izdara. Bet pēc tam procenti jāmaksā. Viņam pēc tam ir depresija, viņam pēc tam ir sliktas attiecības kolektīvā, viņam mājās ir sliktas attiecības, viņam veselība sāk, kaut kas sāk. Sātans sāk ņemt procentus. Jēzus teica 10:10 Jāņa evaņģēlijā. Zāglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomainītu. Bet es esmu nācis, lai jums dotu dzīvību un pārpilnību. Visu laiku mēs tos lasīsim, redzēsim, visu laiku pārpilnību. Kad tu būsi ar Dievu, tev vienkārši nebūs tā, ka jādomā par tām naudu, būs tev. Kad vajag, tev būs. Dievam patīk, kad mēs esam apmierināti pirmkārt ar viņu. Un pēc tam ar visu, ko viņš man ir devis. Esmu apmierināts ar savu sievu. Paldies Dievam, jo viņš ir devis man. Esmu apmierināts ar saviem bērniņiem. Esmu apmierināts ar mūsu draudzi. Esmu ļoti apmierināts ar mūsu cilvēkiem, kuri šajā draudzē ir. Tāpēc, ka to visu ir Dievs devis. Dievs dod visu labāko. Ziniet, ka viņš atdeva savu dēlu. Tas bija pats labākais, kas viņam bija. Tāds ir Dieva princips. Lai ko? Lai mēs varētu priecāties. Par ko? Ne par to, ko viņš ir devis. Tas arī jā, bet visvairāk par viņu. Un zini, ir tāds izteiciens. Dievs ir visvairāk pagodināts mūsos, kad mēs esam visvairāk apmierināti ar viņu. Tāpēc mēs šodien runāsim par šiem principiem, lai tu būtu, kā saka, finansiāli apgādāts, lai tev viss būtu. Bet mēs šodien nemācam dot citam vai dot Dievam, lai tev Dievs iedod. Tas ir atkal pasaulīgais princips. Pasaule tā māca, kā tu vari egoistiski iegūt. Un atnāc uz draudzi, tev atkal to pašu egoismu atkal tā kā kultivē. Saprot? Tā kā uzaudz atkal tavu. Bet te nav tas. Te ir pavisam citi principi, tāpēc mēs tos principus arī skatāmies. Tad Dievs ir visi īpašnieks. Ieva 41:3. Manējs ir viss, kas zem debesīm atrodas, saka Dievs. Psalms 24:1. Tam kungam pieder zeme un viss, kas to piepilda, zemes virsus un visi, kas uz tās dzīvo. 1. laiku 29:14. Bet viss ir no tevis un no tavas rokas mēs tev dodam. Un no tavas rokas mēs tev dodam. Mēs ziedojam, mēs palīdzam nabagiem. No kādiem resursiem? No Tēva resursiem. Mums tur nav ar ko lielīties, tāpēc nevelti Bībelē teikts 1. korintiešiem 4:7. Kas tev ir, ko tu nebūtu saņēmis? Bet ja tu esi saņēmis, ko tu lepojies, it kā nebūtu saņēmis? Kas tev ir, ko tu nebūtu saņēmis? Tu dzīvību esi saņēmis. Jā, es varēju nepiedzimt, bet Dievs man iedeva dzīvību. Dievs man ir devis veselību. Dievs dod man spēku šodien, lai es varētu strādāt, pelnīt, kā šodien daudz saka, kā tad jāstrādā ir. Bet ja tu būtu invalīds, ja tev nebūtu spējas, ja tu nevarētu iet uz darbu, tu neko arī nenopelnītu. Dievs visu dod. 1. korintiešiem 6. nodaļā no 19. līdz 20. pantam. Jūs nepiedarat sev pašiem, jo jūs esat dārgi atpirkt. Tātad, redzi, es pat sev vairs nepiedaru. Dievs man ir devis glābšanu, es piedaru viņam, un no tā izriet, ka es esmu Dieva resursu pārvaldnieks. Tātad Dievs man visu šodien šos resursus, šīs finanses, iespējas, kameras un visu, kas šodien ir, ģimene, bērni, māja, viss, kas man šodien ir, tam visam ir jākalpo uz Dieva valstību, uz cilvēku dvēselēm.
un 25. nodaļā Mateja 25:14. Tas tāpat kā ar cilvēku, kas aizceļodams saicināja savus kalpus un nodeva tiem savu mantu. Un vienam viņš deva 5 talantus, otram 2 un trešam 1. Katram pēc viņa spējām. Tad katram viņš deva talants, viņš deva resursu. Un pats tūdaļ aizceļoja. Tūlīt nogāja tas, kas bija dabūjis 5 talantus, darbojās ar tiem un sapelnīja vēl 5. Tā arī tas, kas bija dabūjis 2, sapelnīja vēl 2 klāt. Bet tas, kas bija dabūjis 1, aizgāja un ieraka to zemē, tā paslēpa sava kunga naudu. Tas nebija viņa, kas viņam bija dots. Tas bija dots uz laiku, un viņš to visu paņēma un kaut kur nolika, kā viņš to gribēja. Bet Dievs visu dod ar tādu domu, lai tas atnes kaut kādu ietekmi. Un paskaties tālāk šajā pašā nodaļā, mēs lasām, kad kungs atnāk un ka viņš sāk norēķinu. Paskaties, kas notiek. 24. līdz 30. pāntam. Bet atnāca arī tas, kas bija dabūjis 1 talantu un sacīja. Visi parasti teica, kungs, es pazīstu. Ja? Te nav teiks kungs. Viņš sacīja, es pazīstu tevi kā bargu cilvēku. Tātad viņam devējs nebija kungs, viņš bija bargs, viņš bija tas, kurš kaut kādu netaisnību. Viņš tā kā pasaulē zina, ka tev kāds kaut ko ir iedevis, tas ir priekš tā, lai kaut ko no tevis atgūtu. Ka visa pasaule tā ir uzbūvēta ar kaut kādu domu. Arī tās draudzes ir uzbūvētas ar kaut kādu domu. Tā pasaulīgā domāšana, lai kaut ko izsūkt, lai kaut ko paņemtu. Un tā viņš arī domāja. Tu pļauj, kur neesi sējis un salas, kur neesi kaisījis. Es baidījos un aizgāju un apraku tavu talantu zemē. Te viņš ir, ņem savu mantu. Bet viņa kungs atbildēja tam un sacīja, tu blēdīgais un kūtrais kalps, ja tu zināji, ka es pļauju, kur neesmu sējis un salas, kur neesmu kaisījis, tad tev vajadzēja dot manu mantu naudas mainītājiem, un es pārnācis būtu saņēmis savu naudu ar augļiem. Tāpēc ņemiet viņa talantu un dodiet to tam, kam ir 10 talanti. Jo ikvienam, kam ir, tiks dots, un tam būs pārpilnība, bet no tā, kam nav, atņems to, kas tam ir. Un nelietīgo kalpu izmetiet galējā tumsībā, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Tad bija neusticams. Saproti, ka Dievs šodien grib, lai mēs rūpējamies par viņa līgavu, par viņa draudzi, par viņa dvēselēm. Tāpēc viņš mums kaut kāds resursus uztic, bet ja mēs to noslēpjam, tad mēs kādu apdalam, kam tas bija dots. Dievs priekš kaut kā bija devis to. Tas nevar būt tā, ja man pēkšņi tur 1 vai 2 mašīnas, ka tas ir tāpat vien. Tad tam kaut kā ir jāpakalpo. Skatoties uz to, kas man ir, esmu pārvaldnieks par savu miesu, par finansēm, ka tas man nav jātiecas, ka tas ir mans, ka tas ir man iedots. Un es gribu, lai tas pakalpo Dieva valstības plānos. Un 2. korintiešiem 5. nodaļā, 9. 10. pāntā, atkal ir teikts par to, ka mēs reiz stāsimies Dievu priekšā un dosim atskaitu par to visu, kas mums bija dots un kā tas bija pakalpojis. Ja? Tātad visu to, ko mēs gribam pasargāt priekš sevis, viņš tā kā pasargāja, viņš tā kā apglabāja, tad viņš to zaudē. Redzējāt to principu Dieva valstībā? Tikko tu kaut ko gribi paglabāt, saglabāt, kas notiek? Tu to zaudē. Ja tu to laidi apgrozībā, noteikti būs kaut kāds ienākums, būs kaut kāda svētība. Es to iemācījos no principa, Andri, no kurienes tev tik daudz visādu piemēru, no kurienes tev tik daudz tās svētrunas, no kurienes es vienkārši iemācījos dot. Un jo vairāk tu atdod, jo vairāk tu saņem. Tāds princips ir Dieva valstībā. Tu gribi, lai tev ir vairāk kaut kādas liecības, sāc liecināt to, kas tev jau ir. Kad bija 5 maizītes, Jēzus, kas jums ir? Mums nekā nav. Kā tikai 5 maizes un 2 zivtiņas. Jēzus saka, dodiet šurp man. Viņš paņēma to, svētīja un deva atpakaļ mācekļiem un saka, tagad dodiet cilvēkiem. Un kad viņi deva, sāka vairoties. Kas tev ir? Man tā kā nav, man tur ir tāda liecībiņa. Pastāsti, pēc tam vēl būs jauns. Kāpēc tie, kas te nāk, viņiem visu laiku ir un ir? Tāpēc, ka viņi atdod, un viņiem vēl un vēl nāk klāt.
Tāpēc vai pie tā kunga mājās būdami, jau debesīs, vai vēl svešumā, tas ir šeit virs zemes, mēs cenšamies, lai būtu viņam patīkami. Jo mums visiem jāparādās Kristus soļa krēsla priekšā, lai ik viens saņemtu, ko miesā būdams darījis, vai labu, vai ļaunu. Tātad visu laiku iet novērtēšana pēc katra izdarītā darba. Dievs redz manus motīvus. Dievs redz, vai tur ir ticība, bez ticības Dievam patikt nevar. Tā tas būs pa tukšo. Tas bija manam egoismam, tas bija manai slavai. To es gribēju, lai visi ierauga, cik esmu dāsns. Tāpēc es centos tā visu to darīt. Tā kā paskatījos, kad var cilvēki pilni sanāk, un tagad, kad sanāca, tagad es sākšu kaut ko darīt, vai putekļus te tīrīt, lai, kad zāle sanākus, nevarēja pirms dievkalpojuma agrāk, tā kā sanākuši, es tur sākšu kaut ko darīt, lai visi redz, ka es esmu tā kā uz pakazuhu, kā mēs sakam, ja? Bet mēs cenšamies, lai viņam būtu patīkami. Ja? Un romiešiem 14.12. te teikts, tātad ik viens no mums atbildēs Dievam par sevi. Man Dievs teiks, tev bija, kāpēc tas viss bija aizgājis kaut kādās lietās nevajadzīgajās. Viss tu bija tērējis uz to. Kur man to bija likt? Kur man bija to likt? Tu nekad nepajautāji, kur tev to likt, jo tu zināji. Mēs bieži vien ar lūkšanu, kā vecstāvs saka mazmētiņam, tur ir tāda problēma kaimiņiem, palūksim, lai viņiem ir ko ēst, lai Dievs viņus svētī. Mazmētiņi saka, vectētiņ, kāpēc jālūdz? Mums taču ir, ko viņiem iedot. Ja? Mēs tādi viltnieki, mēs tā kā palūksim, ja? Mēs tā garīgi, lai tev Dievs sūta, bet varbūt Dievs jau tevi ir devis. Bībelē teiks, ka nesaki rītu nāc un es tev došu, bet tev taču salmam pamāc, bet tev taču ir ko dot tulīt. Kā saka, harašā loška kabiedu. Tam cilvēkam tagad vajag, viņam rītā vairs nebūs vajadzīgs. 3. Dievam ir plāns uz to, kas man ir uzticēts. Efeziešiem 2. nodaļa 10. pāns. Jo mēs esam viņa darbs Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Man būs dzīvē situācijas, kurās man būs jāpalīdz cilvēkam. Un es zinu, ka tas ir mans darbs, kuru man Dievs saka, palīdzi šim cilvēkam. Tātad man ir konkrēti kaut kādi darbi, kuri man ir jāizdara. Un man, protams, ir jāatšķir, vai šis cilvēks grib mani vienkārši izmantot. Tāpēc tā ir tā gudrība, ja tev cilvēks grib aizņemties naudu, tu vari pajautāt, kam tev tas ir vajadzīgs. Gribu atspēlēties, jūtu, ka nāks tūlīt mans laimes putnis Fēniks. Ok, es nedodu. Pietrūka pa īsu, gribās klausies bohas. Davai, nevaru. Tātad, ja viņš grib kaut kādu biznesu pat atvērt, ja tu netici tam, ko viņš dara, neieguldies. Un ja tu vēl otra lieta, ja tu neesi gatavs to naudu uzdāvināt tam cilvēkam, neaizdod. Tāpēc noteikti tu zinās, ka tev noskanēs zvaniņš, un tu zinās, ka tas ir tas, ko Dievs tev saka. Dieva nauda pie tevis kabatā ir. Un zini, kas ir forši, ka tu saki sievai, sieviņa, varētu palīdzēt? Kā tev iedot? Viņa saka, es tieši to gribēju. Es saku, summu. Viņa saka, tieši es arī gribēju šo summu tev pateikt. 4. Labie darbi konvertējas. Tu cilvēkam esi izdarījis labu, cilvēks to aizmirst. Cilvēks pasaka, tu nekad neko man neesi palīdzējis, izdarījis neko labu. Zini to, ja viņš tev neatmaksā, ja viņš tev nepasaka paldies, vienmēr tas konvertējas Dievu priekšā. Ja? Un Mateja 10. nodaļā 42. pāntā rakstīts, un kas dzirdinās vienu no šiem mazākajiem tikai ar kausu augsta ūdens mācekļa vārdā, patiesi es jums saku, tam sava alga nezudīs. Un Mateja 6. nodaļā, nekrājiet sev mantas virs zemes, kuru kodas un rūsa tās maitā un kuru zagļa rok un zog, bet krājiet sev mantas. Tad nekam citam, tu sev labu dari, ka tu kalpo Dievam. Es Dievam pakalpošu, lai Dievam ir. Dievs saka, man viss ir, man viss pieder. Esmu pašpietiekams. Zini to? Dievs ir pašpietiekams.
Bet visu, ko tu labu dari, to tu dari sev. Tāpēc te ir teikts, bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodes, ne rūsa tās nemaitā, kur zagļi nerok un nezog, jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Tā kā šeit ir divas labas lietas ieliktas. Tad, kad esmu investējies Dieva valstībā ar transportu, ar finansēm, savu veselību esmu guldījis kalpošanā cilvēkiem, darījis visu, ko Dievs man ir licis. Tas viss kādreiz sadils, tas viss kādreiz var tā kā salūst, jā, mašīna, bet tu zini, ka tas viss ir konvertējis, viss tas ir pārgājis Dieva arhīvos, tad Dievam tas viss ir atzīmēts. Katra mana asariņa, katra krūza ar ūdeni, ja, tādā veidā krājās man tur, un zini, tā ir gudrība. Iedomājies, ja es aizbrauktu uz Spāniju, uz pusgadu viesnīcā dzīvot, un es sāktu viesnīcu aplikt ar kaut kādām dārgām, tur mēbeles sapirkt viesnīcas numurā. Paklājus tādus krutos sapirktu, tur ūdens gultu ievilktu. Zini, es tur strādātu Spānijā, un es to naudiņu liktu uz kontu. Pareizi. Jo es saprotu, ka mana dzīve nav Spānijā, mana dzīve ir Latvijā. Tur es dzīvošu savu mūžu. Kāpēc man viesnīcā kaut ko ieguldīt? Tas ir laicīgais. Tāpēc tā ir gudrība, ka es krāju tur. Un zini, kā tas ir vēl? Te teiks, jo kur ir tava manta, tur būs tava sirds. Ja es būtu nopircis akcijas, zini, kas ir akcijas? Piemēram, ir General Motors. Ir tāda Amerikā ļoti slavena kompānija, un es nopirku viņu akcijas. Kā jūs domājat? Tas ir ar futbola mačiem. Kad nopirkts biļets, tur likt uz totalizatoru. Zini to, ja? Kuru komandu vinnēs? Tu zini, kā tev ir? Kur tava sirds ir? Jā, par General Motors ir te kaut ko bija teikts. Kā viņiem iet? Viņiem iet diezgan stabili, viņiem tur reitings aug. Kāpēc viņiem direktors mainās? Kas būs jauns direktors? Saproti, tu savu sirdi būs pilnībā vērs uz to, lai visu izstudētu par to kompāniju. Kā viņiem tagad iet, vai viņiem iet uz augšu, vai viņiem uz leju. Tava sirds tur būs. Kāpēc tev ir vienalga, kā tai Dieva valstībā iet? Tāpēc, ka tur neko neesi investējis. Saproti? Kad tu esi tur ieguldies, tad tev nav vienalga arī par draudzi. Kad tu esi ieguldies, tev nav vienalga, kā tas tagad strādā, vai tas ir palicis par muzeju, vai tas, tāpēc, kur ir tava manta, tur būs tavs sirds. Ja tu maksimāli esi ieguldies Dieva lietās, tur būs tavas domas, tur būs tu gribēsi, lai tas viss strādā, jo tu savu dzīvi uz to atdevi, tā kā es par draudzu uzvaru. Reāli ieguldīs, visu. Daudzus gadus tieši priekš tā Dievs man gatavo, un te, cik te ir skriet, cik te ir darbu, cik te visa kā ir bijis. Un tagad, vienalga kā tur iet. Moš, ka netaisim dievkalpojumus. Kā tur kārtība ir vai nav kārtības? Nē, Andrīti, tu tur esi ieguldies diezgan. Liels bija upuris nolikts. Tad, jo lielāks upuris, jo lielāks uguns, jo vairāk manas sirds tur ir. Miesas spīdeklis ir acs. Ja nu tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša, bet ja tava acs ir nevesela, tad visa tava miesa būs tumša. Ja tad gaišums, kas tev ir tumsība, cik liela būs tumsa. Neviens nevar kalpot diviem kungiem, vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai, ja? Kāpēc acs te pa vidam stāv? Vai nu tu skaties uz Kristu, uz viņa valstību, un tu domā, kā es varu pakalpot? Vai tu skaties uz citiem cilvēkiem, kāda māja manai kaimiņienei lielāka? Kaut kā jāizdomā, kā man to zani vajadzētu, kā man tā kā, lai viņi pasaka par mani, nevis es par viņu. Un tev jau aci tumša. Tāpēc, ka tu nedomā par valstības lietām, tu domā, kā ar skaudību, kā ar konkurēt, kā kaut ko pierādīt, lai tā kā caur to iegūtu tā kā apmierinājumu, ka par tevi sāka runāt, tevi visi kaimiņi, ka tu esi baigais, biezais, vēl kaut ko. Tie nav pareizi motīvi. Tāpēc vai nu tu skatīsies ar tādu aci, ka, kungs, es tagad redzu resursus, es tagad skatos, paldies Dievam, ka tādi cilvēki ir, paldies Dievam, ka mūsu komanda aug, paldies Dievam, ka mūsu finansiālā bāze aug, un mēs tagad varam ieguldīties kaut kādās lietās. Saproti? 5. Tā? Dievs apgādās visas manas vajadzības. Filipiešiem 4.19. Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu. Te jāsaprot, kad ir vajadzības. Ir citreiz, ziniet, cilvēki vienkārši šiko. Tas ir liekas lietas, kuras tev nav vajadzīgas.
Pareizi. Un tu par to sāc lūgt. Nu, nav tev tas vajadzīgs. Tas ir tādas lietas, kuras pat varbūt tevi novedīs, novirzīs. Tāpēc ir jāpārbauda, vai tā ir vajadzība, tā nepieciešamība, tas ir saistīts ar kalpošanu, tas ir saistīts ar vienkārši ērtumu, vai vienkārši, lai, kā saka, kādam kaut ko tur pulkstens, nezinu, tur pa 5000. Nu, vajag tādu? Jā, man vajag pa 500 Rolexu vajag, tikai Rolexu. Nu, tiešām, jā. Tāpēc skatāmies, Dievs svētī to, kas tiešām ir saprātīgi. 6. Šī punktā mēs tā kā īpaši iedziļināsimies. Dieva finansiālie principi strādā. Man šī atziņa 100%. Es zinu, ka tas tā ir. 10. tiesa. Tas briesmīgais tā kā nolamājies ar rupjiem vārdiem. Dažiem tā liekas. 10. tiesa. Uzreiz jums atkal gribu tā kā atgādināt, ja, ka mēs 10. tiesu neviens nemaksājam. Neziedojam 10. tiesu. Tu ziedo, neziedoju. Tāpēc, ka tas ir tas, ko mēs atnesam. Tā kā Jānis man to naudu būtu iedevis priekš Martas. Ko es tur tā daru? Man pat Marta, paldies tev par uzticību, kā atnesi, ka nekur neiztērēji. Jo tā gadās, cilvēks saka, man nav, es nevaru. Kāpēc? Tāpēc, ka citām lietām visam ir, bet pēc tam, kad Dievam beigās pēdējā vieta, man nav. Un tāpēc pasties princips. Malahijas 3. nodaļa no 7. panta. Jau kopš savu tēvu laikiem jūs ar vien esat novērsušies no maniem baušļiem un neesat tos ievērojuši. Tad atgriezieties tagad pie manis, tātad satuvojieties ar mani. Ja? Un arī es gribu atgriezties pie jums, saka tas kungs Cebeots. Tad jūs atkal sakat, kā tad mēs, lai atgriežamies? Un tad viņš viņam saka, vai ir pareizi, ka cilvēks krāpju Dievu, vai ir pareizi, ka cilvēks krāpju Dievu, kā jūs mani krāpjat? Jūs tad sakat, kā tad mēs tevi krāpjam, tad apzogam, ja? Ar 10. tiesu un labprātīgiem upuriem. Tādēļ jau jūs esat nolādēti tā, ka viss krīt jums no rokām un iet jūsu rokās bojā. Jo jūs visi vienā kopā cits pār citu mani krāpjat, bet atnesiet katrs savu 10. tiesu pilnā vērtībā manā klētī, tā lai arī manā mājā būtu barība un pārbaudiet tad mani šajā ziņā. Saka tas kungs Cebeots, vai es arī neatvēršu debesu logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt par jums. Tātad 2 lietas, ko Dievs atļauj un ko viņš parāda, kas ir tikai šeit rakstīts. Pārbaudīt Dievu. 2. ka būs logi atvērti debesu un tavā dzīvē būs svētība. Īsts piemērs. Brālis Vitelo, kur es personīgi satiku, viņš stāstīja tādu piemēru. Vecs misionārs, viņam bija ļoti redzams Jēzus Kristus. Viņš teica, es biju aizvietojis vienu mācītāju, kurš uz 3 mēnešiem aizbrauc prom no draudzes, viņam bija kaut kādas lietas, atvaļinājums. Un Itālijā tu runātu visu, ko tu gribi, tikai ne par naudu. Un viņš jau tur kaut svētdienu bija sagatavojis, no rīta pieceļās lūdz Dievu, un Dievs viņam saka, runā šodien par 10. tiesu. Viņš saka, nē, Dievs, Itāļiem tikai ne naudu, ne tikai visu ko, bet tikai ne par naudu. Viņš paklausībā tomēr sagatavoja šo tēmu par 10. tiesu. Un pateica, pēc dievkalpojuma, zin kā ieklāt cilvēkiem, viņš saka, sveicināti. Viņi tādi, sveicināti. Visi tādi ņidružaļubnī tādi palika. Pēc tam viņš jau beidz savu kalpošanu tur, un pēc kaut kādiem pāris gadiem viņš atbrauc, un viena ģimenīte piegāja, viens vīrietis. Saka, vai jūs varētu pie mūsu mācītāja šodien pusdienas paēst? Ka viņi atnāca pie viņu uz mājām. Viņš saka, redziet, šī mūsu māja, garāža, mēs dzīvojam ļoti labi. Es jums pastāstīšu, kas notika tajā dievkalpojumā, kad jūs sludinājāt par 10. tiesu. Es nebiju uzticams Dievam. Un mana firma, kura tirgo auto detaļas, viņa gāja uz leju. Un kā lai es necentos reklāmu taisīt, un viss man negāja biznesa un gāja, man jau gribēja māju atņemt, tāpēc, ka bija kredīts paņemts, un kā sākumā kaut kas tur gāja, bet pēc tam aizgāja visu uz leju manā firmā. Un tad, kad es dzirdēju šo svētdienu, šī svētdiena bija mana. Es ar Dievu par to runāju, es viņam palūdzu piedošanu, es noslēdzu ar viņu derību, ka Dievs, es darīšu, kā tu esi teicis, jo tu teici arī pēc tam logus tu atvērsi.
Es ticībā to pieņēmu, ka Dievs apgādās, svētīs un notiks, un es ieraudzīju to, ka reāli šī raksturvieta strādā. Pēc tam, kad es tā biju palūdzis, burtiski jau nedēļas sākumā pēc svētdienas dievkalpojuma man piezvana firma un saka, mēs gribam no jūsu veikala pasūtīt detaļas. Un tādā kvantumā, viņš saka, pagaidiet, jūs uz pareizu firmu piezvanījāt? Viņš saka, jā, jūs no manis? Viņš saka, jā, tieši no jums mēs gribam iegādāties veselus apjomu ar auto detaļām. Un tad, kad viens pasūtījums, vēl viens pasūtījums, saka, mēs apmaksājam mājas visu šo kredītu. Mums reāli pēc tā laika aizgāja lietas labi. Ko es gribu pateikt? Tad, kad mēs ieturam no Dieva, Dievs ietur no mums. Un vienmēr, ja kaut kādas finansiālas grūtības sākās, pirmais, ko mēs pārbaudām, Dievs, vai mēs bijām uzticami šajā ziņā, vai mums ir kārtība. Un Dievs grib šajā ziņā arī mūs disciplinēt. Kad mēs lasām 1. Mūzes grāmatā 14. nodaļā, no 17. līdz 21. pantam, tas nav likums, jo šeit ir teikts par Ābrahāmu, kurš deva Dievam tad, kad nebija vēl likums. Tas bija viņa sirdī, jo viņš saprata, ka Dievam viss pieder. Bet Dievs mani disciplinē, Dievs manu dzīvi kārto. Un tāpēc pasies šeit teikts tā. Un Sodomas ķēniņš gāja tam pretim pēc uzvaras, ja? Ābrams palīdzēja uzvarēt citus ķēniņus, kas uzbruka viņam. Pretim savas ielējā. Tā ir ķēniņa ielē pēc tam, kad viņš bija atgriezies no Kedrlamēra un to ķēniņu sakāvs, kas bija ar to. Un Melhisedeks, Sālemas ķēniņš, iznesa vīnu un maizi. Viņš bija visaugstākā Dievu priesteris. Ja? Te jau norāde uz Kristu, ja? Vīns un maize. Uz vakarēdienu. Un viņš to svētīja un sacīja, lai svētī Ābrāmu visaugstākais, kas radīs debesis un zemi, un slavēts, lai ir visaugstākais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās. Un Ābrāms deva tam 10. tiesu no visa, kas tam piederēja. Tātad tāds princips arī mūsu bērni tam ir mācīti, un viņi to arī dara. Un arī es, kad aprecējos, man sanāca tā, ka tur bija pat dzīvokļu ļoti liels parāds, un mēs ar sieviņu sākām dzīvot. Laikam toreiz bija 1600 lati par dzīvokļu parāds, ka faktiski mums jau bija domas, ka tur no dzīvokļa, kurā mēs sākām dzīvot, tā kā metīs ārā. Un Dievs deva brīnumainā kārtā visu to apmaksāt. Un mēs mācām arī bērniem un paši tā, ja mums kaut ko dāvina, dzimšanas dienās, kāzās mums uzdāvināja diezgan daudz, un es pirmā mūsu 10. tiesa, es aiznesu pie brāļiem konvertu un teicu, tā ir mūsu ģimenes pirmā 10. tiesa. Tātad pirmais atdodam vienmēr, pirmo atdodam Dievam. Tālāk, ja ir kaut kādi parādi, atdodam parādiņus, cik varam. Protams, mēs atstājam ēdienam, atstājam ģimenei, un tad, kad mēs apmaksājuši esam visus savus rēķinus, viss, kas ir, mēs varam ziedot, mēs varam dot kaut kādu žēlastības dāvanas. Tad šajā ziņā arī jābūt saprātīgam. Varbūt Dievs tev pārbaudīja, kad nodot ticībā, un pēc tam es tevi svētīšu. Varbūt arī tādi momenti, bet tam nav jābūt kā principam, tā ir kaut kāda īpaša Dieva balss, ka tev vēl nav viss nomaksā, bet Dievs saka, atdod, es tevi svētīšu. Ja? Bet tie tādas reizes tikai. Ja? Mums jābūt ir aicinātiem uz saprātīgu kalpošanu. Tāpēc noteikti centies uzreiz to aiznest un caur to arī Dievu pagodini, sakot, Dievs, tu man esi devis veselību, tu man devis svētību, paldies, ka tu man dod nopelnīt, un es atdodu tev. Tāpēc arī mums, es kā mācais, ja mēs arī iegūstam, mēs arī tik un tā atdodam draudzē 10. Tas nav kā, tas ir tā kā, ja es mācu, tad man visiem tas ir vienāds princips, ka mēs no tā visu atskaitam, lai pēc tam būtu. Un es jums varu teikt, ka reāli Dievs visu laiku, visus gadus, vai es biju mācīts, vai vienkārši strādājis, vienmēr Dievs ir devis, svētījis, un šis princips reāli strādā. Tāpēc es jums saku, es neticu 10. tiesai. Es zinu, ka tas darbojās. Un visiem cilvēkiem, kas to dara, nevis tā, lai kā sagaidot, ja, bet es zinu vienkārši, ka būs svētība. Vienkārši princips strādās. Un es turos pie tā principa, un tas viss tā arī notiek. Tāpēc jūs teiksiet, kur jaunajā derībā tas ir teikts? Mateja 23:23. Varat atcerēties, ja es to teicu.
Un te viņš saka tā, vai jums rakstu mācītāji un farizēji jūs liekuļi, jo jūs dodat 10. tiesu no mētrām, dilēm, ķimenēm un atstājat bez ievērības svarīgāko bauslībā – tiesu, žēlastību un ticību. Šo jums bija darīt un to neatstāt, to 10. tiesu. Viņš nenoliedz to, tā kā tas paliek. Un otrā daļa, tā ir ziedošana. Ka mēs darām labus darbus, vai tas ir draudzē, vai tas ir ārpus draudzes. Un es iesaku, tā kā mēs esam ļoti egoistiski un pirmie parasti vārdi bērniem ir mans, un mantiņus uzreiz, kad esam smilškastē uzreiz, viņam nevajadzēja viņus. Viņš nespēlējās, bet tikko vēl viens puisīts apsēdās, viņš uzreiz tās mantiņas, uzreiz tā kā viņam viņas vajadzīgas. Ja? Tāpēc ļoti labi, ja mēs kaut kādu vismaz daļu no finansēm mēs atnesam uz dievkalpojumu un pat lūdzam Dievs, man ir 5 eiro. Kam man tos 5 eiro iedot? Un, zini, nav slikti, ja būtu tāds princips. Man ir kaut kā bijis pēc tam atkal atslāpst, ja, bet ja tu vari to paņemt, vienkārši atlikt savā sirdī, tie var būt 5, kādam ir varbūt vairāk, bet Dievs, kam tas ir jāiedod? Un vienkārši Dievs tev vada, un tu klusītēm iedod māsiņai, kādam brālim, un tu zini, kas notiek, tavs sirds sāk atvērties. Un zini, kas ir? Tev būs prieks sirdī. Ka tu varēji būt šodien par svētību kādam, un tas cilvēks tevi no sirds svētīja. Tāpēc, kad mēs lasām 2. korintiešiem 9. nodaļā no 6. līdz 8. pantam, bet to es saku, ka sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus, ka sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. Ik viens, lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, nesmāgu sirdi vai piespiests, jo priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var jums dot bagātīgi visādu žēlastību, ka jums ar vienu ir pilnīga iztikšana un vēl paliekoši paliek pāri labiem darbiem. Tātad Dievs apgādās, Dievs svētīs, bet kāda kārtība ir tanī visā? 8. nodaļā no 1. līdz 5. pantam. Mēs jums, brāļi, aizrādām uz Dieva žēlastību, kas ir izpaudusies Maķedonijas draudzēs. Jo tur, lai gan bēdu smagi pārbaudītu un paši dzīvodami lielā nabadzībā, viņu prieks izpaudies lielā sirsnībā. Tie ir labprātīgi ziedojuši pēc savām spējām, pat pāri spējām. To es apliecinu. Ar lielu sirsnību tie piedāvāja savu kalpošanu svētajiem mīlestībā un ziedoju vairāk kā cerējām. Sevi pa priekš Dievam un pēc Dieva prāta arī mums. No sākuma, lai tava sirds pilnībā pieder Dievam. Zini, kad kāds varbūt grib nāk kalpošanā kaut ko, es saku, sakārto savas attiecības ar Dievu. Dievam nevajag tavu finansu, pat teiksim draudzē. Ja? Cilvēki grib labi izdarīt, te mums ir bijuši neticīgie, atnāk, saka, vai mēs kaut ko noziedoši. Ja, tur. Bet nedomā, ka ar to kaut kādā veidā tu vari atpirkties. Ja? Tas nav pareizi. Tad no sākuma nododam sevi Dievam un pēc tam pēc Dieva prāta. Nekad neko nedaru uz emocijām. Kāds izgāja noraudājis, man te tāda grūtība, un tu savāc un nodod visu. Tāpēc, ka tā kā aizkustināja manu sirdi. Jābūt tā, Dievs, kāda summa, cik ir jāiedod. Lai pēc tam nav emocijas noplakst, ko es izdarīju? Tas nebija ticībā, tas bija emocijās. Un kā mēs redzam, ka nav obligāti jābūt bagātam cilvēkam, lai būtu devīgam. Šeit redzam, cilvēki bija lielā nabadzībā, bet viņiem bija ļoti sirds dāsna. Esat pamanījuši tāds cilvēks, kuri bagāti, man bija veikalā, atnāk pensionārs, nelūdz atlaidi nekādu. Nopērk to pensiju, nomaksā visas, pats tur pēc reiz pat piedāvāja atlaidīt. Atnāk ar krūtu džipu, iebrauc tur ar virsas sievas, atceros. Es viņam pārdodu riteni. Viņš saka, два лайтика можно? Sieva viņam, не позорься. Viņš tā rausta. 2 лайтика скинете. Dievs grib, lai mums ir tāds dāsnums, lai mēs zinām, ka tas kungs tā kā tās 2 artavas, atceries, bija tā atraitne. Viņa atdeva. Un viņa atdeva to no sirds, kas viņai bija. Viss, kas viņai bija. Tas bija viņas sirds pamudinājums. Un ja es saku, ka viņa atdeva vairāk nekā visi pārējie. Visi no savos pārtic, viņiem vēl ir, nekāds es varu atdalīt. Tāpēc te ir tā gara vadība un te ir tā izprat, Dievs, ko tu no manis sagaidi, kā tu gribi man tagad vadīt. Un vienmēr jāsaprot to, ka
Dievs ir dāsns. Dievs ir skopums, tas nav Dieva raksturs. Ziniet, ir tā 2D, Dievs dāsns un 2S, Sātans skops. Un tā ir. Tāpēc, ja tu būsi ar Dievu, tu redzēsi, tavas sirds būs ļoti plaša un viņa noteikti būs dāsna. Un Salmona pamācībās 3. nodaļā no 5. līdz 10. pantam. Paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prātu gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenes tavas tekas. Tātad es ar to kungu, lai viņš tev pirmajā vietā pārdomā, es attiecībās. Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties to kungu vairies no ļauna. Tās būs zāles tavai miesai, kas dziedina un atspirdzinās tavus kaulus. Dod godu tam kungam arī no savas mantas un piešķir viņam visu savu ienākumu pirmajus. Tad pildīsies tavi šķūņi ar pilnību un tavas vīnas spiedas plūdīs pāri malām pāri. Es viņu pagodinu, ka es viņam pirmajam atdodu. Un tālāk Dievs saka, tu redzēsi, būs pārpilnība, plūdīs pāri. Arī Lūkas 6. nodaļā 38. pantā par to ir teikts, ka būs pārpilnība. Dievs tev sabērs, Dievs tevi svētīs bagātīgi. Un Salmona pamācības 11, 24 un 25 ir arī tā teikts. Viens labprāt piešķir no savas mantas citam, un tomēr viņam ar vien vairāk krājas. Kā cits ir sīkts pārlieku, un tomēr kļūst ar vien nabagāks. Dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, taps stiprināta, un kas bagātīgi veldzē citus, arī pats kļūs veldzēts. Tātad dot devējs devējam. Svētības atnāks tavā dzīvē. 7. Paklausībā Dievam. Cilvēks iegūst Dieva klātbūtni. Tad, kad tu ej pēc Dieva baušļiem, kāds tev iegūms būs, kad tu paklausī, kad tu neaizgāja Dieva gribai garām, būs tavā dzīvē Dieva klātbūtne. Jāņa 14. nodaļā 21. un 23. pantā ir teikts par to. Kam ir mani bauši un kas viņus tur, tas mani mīl, bet kas mani mīl, to mans tēvs mīlēs un es to mīlēšu un tam parādīšos. Tad personīgi atnākšu, personīgi runāšu. Ja es viņam atbildēju, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs un mans tēvs to mīlēs, tad ir īpaši Dievs mīl viss, bet ir īpaši, ko viņš mīl, īpaši, viņam patīk būt ar tevi. Un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Cilvēks jūt piepildījumu, cilvēks jūt Dieva klātbūtni savā dzīvē, tāpēc, ka viņš iet pa Dieva ceļiem. Viņam viss ir Dievs, viņam viss ir no Dieva, viņam viss ir priekš Dieva slavas. 8. Būšu pasargāts no pievilšanas. Lūkas 8. nodaļā ir teikts par sēklu, kura bija sēta starp ērkšķiem. Un kas notika ar to cilvēku, kurš bija starp ērkšķiem? Viņam tā ticība bija starp ērkšķiem. Kas notika ar viņu? Šis cilvēks pārstāja būt auglīgs, šis cilvēks pārstāja būt ticīgs. Bet kas starp ērkšķiem krita, ir tie, kas to dzird vārdu, un tomēr noiet un iegrimst rūpēs un bagātībā un pasaules kārībās un noslāpst un nenes nekādus augļus. Cilvēks noslāpst, cilvēks nozūdās un viņam nav, viņš skrien un viņam īsti, viņš saka, man vēl bišķiņ jāpiekara, man vēl bišķiņ, man vēl drusciņ. Un tūlītās es jau būs viss kārtība un redz, ka cilvēkam nav svētība. Un tāpēc šis cilvēks garīgi atdziest. Pēc tam, kad viņam nav vairs Dievs prātā, viņš paņem kaut kādu kredītu, vai viņš iesaistās kaut kādās afērās, un viņš tur visu zaudē beigās. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam vairs nav lūkšanas dzīves, uz viņu vairs Dievs nerunā. Un tas ir tā bīstamība. Bet, kad tu esi formā, kad tu darbojies Dieva lietās, kad tavs fokus ir uz Kristu, uz viņa valstību, tu redzēsi, ka Dievs tev arī tālāk vadīs, un viss tev būs pareizi. 9. Es iegūstu finansiālu brīvību. Tāda atziņa ir, ka tu pareizi ej pēc Dieva ceļa, tev vispār runa par naudu, vai ziniet, kā bieži vien ar mūsu radniekiem satiekamies, mēs tur sākam par kaut kādām lietām, tur runāt materiālās lietas, vai kā tiem, kā. Mums tas nav vairs, tāpēc, ka Dievs apgādā, Dievs svētī, un ko nozīmē finansiālā brīvība? Tas ir tad, kad tev pietiek apmaksāt visus rēķinus, pietiek visu nopirkt, kas tāds nepieciešams bērniem, viss ģimenei, viss, kas pietiek kalpošanai, ja? Un ka tu vēl vari dot citiem cilvēkiem. Tā reāli finansiāla brīvība, tu redzi, reāli Dievs ir svētījis. Tāpēc Filipiešiem 4. nodaļā es protu būt zems, Pāvils saka. Es protu arī
dzīvot pilnībā. Nekas man nav svešs, protu būt paēdis un izsalcis, dzīvot pilnībā un ciest trūkumu. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Te Pāvils saka, es māku, kad man nekā nav, un es esmu mierīgs. Mums tā sievai ar sievu gadās, saku, nav tagad, jā. Un tad mēs zinām, ka Dievs atsūtīs, Dievs svētīs. Mums nebūs jāiet pie kaimiņiem, mums viss būs. Mūsu Dievs apgādās, svētīs. Mēs zinām to. Prāsts, tas nozīmē, līdz tam viņš nemāca. Līdz tam bija pārdzīvo, viņš nezināja Dievu, kā Dievs tā darbojas. Viņš var līdz pēdējām, bet nekad viņš neatstās. Un tagad mēs redzam, ka Dievs vienmēr atnāk, Dievs vienmēr svētī. Un tas ir tā prasme, ka tev ir miers, tev ir svētība. Un Dievs sūtīs, ja tev vajadzīgs darbs, Dievs iedos darbu, iedos finanses, un visu viņš apgādās. Bet tas viss notiks, kad viņš to redzēs, ka tam ir jābūt. Un pēdējais, priecīgi devēja 10 atziņas. Pēdējā atziņa viņam ir, ka man ir jāieguldās mūžīgajās lietās. Man ir ar manām finansēm, ar materiālajām lietām jākalpo Dieva evaņģēlijam. Un šī laikam ir tā pamata galvenā atziņa. Vai es dodu uz misiju, vai es ieguldos Dieva darbā, vai nē? Mēs šodien arī es vakar to ziņu ieliku, ja, ka mēs apmaksāsim kādam bērnam, mums arī būs no pasaules daudz bērni. Ja? Mēs apmaksāsim kādam iespējams nomet vai daļu nosaksim kādam. Un tas bērniņš varēs būt tur, tāpēc, ka kāds iedeva to naudiņu. Ne jau tāpēc, ja viņam nebūs tā naudiņa, mēs viņu neņemsim, bet vienkārši, ka tu atbalsti to darbu. Tāpēc, ka tas darbs nes glābšanu dvēselēm, tas ietekmē viņu dzīvi, tas viņus svētīs. Tāpēc, kad mēs Lūkas 16. nodaļā, mēs kaut kādu laiku atpakaļ, kad runājam par mūžību, mēs šo raksturvietu lasījām. Un tas ir tas, kam ir jābūt mūsu dzīvē kā tādam pamatam. Bet viņš runāja arī uz mācekļiem, bija bagāts cilvēks, tam bija mājas pārvaldnieks. Par to viņam pienesa ziņas, ka tas izšķērdējot viņa mantu. Tad viņš to aicināja pie sevis un tam sacīja, ko es dzirdu par tevi, dod norēķinu par savu namturību. Jo tu nevari ilgāk būt par pārvaldnieku. Tad nama pārvaldnieks nodomāja sevī, ko es tagad darīšu, jo mans kungs man atņem nama valdīšanu. Rakt es nespēju un diedelēt kaunos. Es zinu, ko es darīšu, lai tie man uzņem savās mājās, kad es būšu atstādināts no pārvaldnieka amata. Un attaicinājis pa vienam visu savu kunga parādniekus, viņš sacīja pirmajam, cik tu manam kungam esi parādā? Tas sacīja 100 mucu eļas, bet viņš teica, šeņem savu zīmi, sēdies un rakst tūliņ 50. Pēc tam viņš kādam citam jautāja, bet tu, cik tu esi parādā? Tas sacīja 100 mēru kviešu. Viņš teica, šeņem savu zīmi un raksti 80. Un kungs uzteica netaisno nama pārvaldnieku, ka tas gudri bija darījis, jo šīs pasaules bērni savās lietās ir gudrāki par gaismas bērniem, tad viņi investējās, viņi ir tālredzīgāki. Ja cilvēks neinvestējās Dieva valstībā, viņš ir punktā. Viņš ir punktā. Ot šodien ir, ot šodien dzīvojam. Kā tur nākotnē, kā tas vispār mana dzīve ietekmē Dieva valstī, man vienalga. Tu esi punktā. Bet ja tu domā par mūžīgo dzīvību, ja tu domā par Dieva valstības lietām, un ja tā kā punktiņš, strīpa un bultiņa, tas ir cilvēks, kurš dzīvo, kurš nav punktā iestrēdzis, kurš Dieva valstī būvē, kurš ieguldās Dieva valstības lietas, vai tā ir lūkšana, vai tās ir finanses, vai kaut kāds vēl atbalsts, kas sekmē Dieva darbību, saproti? Tā kā, ja tu tikai priekš sevis, ja tu tikai sev dzīvo, tad tas, kā Bībelē teiks, ja kviešu grauds nemirs, viņš paliks viens, tu paliec viens. Tu nekādu Dieva valstību neietekmē. Nu, esmu glābts un paldies Dievam. Bet šeit ir teikts, ka pasaulīgie viņi vienmēr domā par progresu, par izaugsmi, par to, lai nāk ar procentiem klāt. Un te ir teikts tā, un es jums saku, darājiet sev draugus ar netaisnā mamona līdzekļiem, lai kad viņa vairs nav, tie jūs uzņem mūžīgajos mājokļos. Tu nevari paņemt līdzi, bet tu tos līdzekļus vari sūtīt uz priekšu. Dzīvojot šeit virs zemes, tu to visu sūti uz turieni, kalpojot Dieva valstības lietās.
Un tāpēc ļoti gudri, ja tu tā nodzīvos, ka tas viss būs maksimāli visu laiku ieguldīts Dieva valstības lietās, ka tu esi noteicis, es katru mēnesi dodu misijai, dodu evanģelizācijas darbam šo te summu, un tas strādā uz cilvēku dvēseļu glābšanu. Kas vismazākā lietā ir uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams. Un kas vismazākā lietā ir netaisns, tas arī lielās lietās ir netaisns. Netaisni, ja tu dzīvo sev, ja tu tikai tērē uz sevi. Un ja jūs svešās lietās neesat bijuši uzticami, kas jums dos jūsu pašu? Tad, ja tu šajās finansēs, ko tev Dievs bija devis darbā visu, tu nebija uzticams, tev Dievs arī tur neko neiedos. Neviens pie mājas piederīgs kalps nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, vai vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Kad tu Dievam kalpo, viņš tev dod drošību, nozīmīgumu, mieru, laimi. A cits saka, nē, jā, laime nav naudā, bet tā skaitā. Viņi tā saka. Kad man ir nauda, tad esmu drošībā, tad esmu nozīmīgs, tad man ir mierīgs prāts. Ja kaut kas notiks, es tur samaksāšu. Tas ir viltus, tie ir meli. Un šeit ir teikts par to, ka darēt sev draugus. Es dzirdēju piemēru no kāda mācītāja, viņš saka, aizgāja uz restorānu ar sievu. Mūsu ēdiens maksā apmēram 10. Bet mēs redzējām, ka oficiāli mūs apkalpo, mēs viņā atstājām brošūriņu ar evaņģēliju un ielikām tur iekšā pie tās brošūriņas 50. Un kad nākošu reizi mēs aizgājām atkal uz to restorānu, tā piegāja tā oficianta un saka, ziniet, kas notika? Es to brošuriņu paņēmu, paldies jums arī par tām finansēm, kuras atstājāt. Un kad es lasīju to brošuriņu, Dievs aizskāra man sirdi, es pieņēmu Jēzu. Pēc tam mans vīrs pieņēma Jēzu. Mēs tagad kalpojam Dievu, mēs esam kristieši. Viņi arī atrada kaut kādu draudzi. Viņš saka, kā nostrādājot šīs finanses. Tāpēc konvertēsim, ieguldīsimies. Visur, kur jūs ticat, ka tas nav kaut kāds fakes, ka tā ir laba augsne, sējiet laba augsnē. Un jums nebūs žēl, kad es eju prom no šīs zemes. Es zinu, ka esmu tik daudz valstības lietās ieguldījies, ka tik daudz cilvēku būs ar to aizskart, un pēc tam mēs sadzirdēsim debesīs, tu biji uzticams un tu biji godīgs kalps. Un mēs satiksim tos cilvēkus, kuri debesīs nāks un teiks, paldies tev, ka tu biji viena no daļām evaņģēļa lietās. Es biju glābts. Es šodien esmu kalpošanā. Tāpēc, lai mūsu Dievs svētī, lai mēs ieguldamies darbā, lai mēs taisam evaņģelizācijas pasākumus, ja? Lai mēs tā kā, ar to sapņojam, ar to dzīvojam, kad nāks vēl cilvēki pie Jēzus. Lai caur to mums ir prieks, jo tad, kad tu tur investēsies, tu interesanti, cik pieņem Jēzu? Kā tas notika? Tāpēc esam atvērti un sakam, Dievs, es gribu daudz pelnīt. Es gribu būt miljonārs, bet priekš tā, lai tas varētu pakalpot tavam evaņģēlijam. Es gribu jums tādu iedrošinājumu, 5 iedot iedrošinājumus. Atzīsti, ka Dievs ir tavas uzticības cienīgs. Tātad visu, ko Dievs ir teicis, ka tas noteikti piepildīsies. 2. Atzīsti, ka Dievs vēlas, lai tu dzīvotu pilnvērtīgu un piepildītu dzīvi. Dievs grib to, viņš grib svētīt savus bērnus, viņam ir prieks, kad viņa bērni nelūdz, nestaigā, ka viņi dod, svētīgāk ir dot nekā ņemt. 3. Aizvieto bailes ar ticību. Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. 4. Lūdz, lai Dievs apmierinātu tavas vajadzības. Bībelē teikts Jākab 4:2, jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Tu atnāks debesīs, tu ieraudzīs, tev bija tik daudz sagatavotas mantas, tu pajautās Dievu, un Dievs saka, kāpēc man tā nebija virs zemes, jo man tas bija vajadzīgs. Dievs to pateiks, tu to nelūdzi. Tev ir jāsāk lūgt lietas, kuras tu gribi. Un saki Dievam, es gribu. Es Dievam stāstīju par savu sievu, kādu es gribu. Visu pateicu Dievs, man patīk no ārpus tā, man patīk no iekšpus tā. Mēs varam Dievam teikt savas vajadzības, savu vēlmes, un Dievam nav problēmas to piepildīt, bet viņš iedos labāk tikai. Viņam tāds princips, viņš iedos labāk nekā tu biji pat lūdis. Un 5. Glabā šķīstu sirdi un motīvus. Šķīstas sirds, tīras sirds, lai tas nepielīp, lai tas ir uz tavu roku nākoši, lai tu varētu dot tālāk. Ja tas no rokas sāks pāriet sirdī, viss
pārtrūks finansējums, jo tu ej jau greizi kaut kur, un tavi motīvi jau paliek nepareizi, jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība, un dažs labs tiekdamies pēc tās ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpju, 1. Timoteja 6:9. Tāpēc ar kādiem motīviem tu to gribi? Un ja mums ir pareizi motīvi, tad noteikti Dievs atbildēs uz taviem pareizajiem motīviem.